ir ārkārtīgi romantisks Vikingu līgava. Un nav jau par velti šis nosaukums dots, tūlīt mēs redzēsim. Nolaupa līgavu, tie, kas neredz, ja? Kaujās. Es gar acīm spēju stādīties priekšā mēģinājumu, kurš notika divu istabu dzīvoklī, kurā bija daudz mazāk vietas, lai izvērstu visu šo koreogrāfiju ar dobeniem. Bet jāteic, valsts apdzīvo laukumu diezgan organiski. Jā, tur ir kaut kāds režisors bijis klāt. Uz priekšu līgava! Līgava! Ir monitors pa zemi, mēs divi visi. Es pēdējā brīdī. Mēs neredzam lido, bet, protams, visa publika uzgavilē. Un tagad komanda numur 31 ar nosaukumu Pitīt Matos! Sekundes, lai jūs lidotu un paceltos spārnos. Tev viens tiekā. Nu, Pitīt Matos aiziet! Vīne piedzīvo savu pirmo un vienīgo triecienu. Lūk, mums ir Latvijas aviācijas līderis numur 1, zelta lidmašīna un vīri zelta ancukos. Šeit uz AB Dambja rampas ir gatavi startam. Un atlikuši 40 sekundes, lai izpildītu lidojumu. Un New Dreams Team H komanda, protams, ir diezgan bagātīgi aprīkota ar rokas pulksteņiem, ar kuriem noiet arī uz rokas. Viņi tā arī metīsies Daugavas ūdeņos. Un skatīsimies, kāda šis lidmašīnai sastodīt līdzīgais priekšmets. Spēj lidot pa vējām uz Daugavas augšteces pusi. Aiziet šodien visvairāk lidmašīnai līdzīgais priekšmets komanda numur 32. Salaveča Rāgavas un Ziemeļbriedis Rudolfs ir jūsu rīcībā. Nepal, tur tomēr ir riteņi. Nav tikai slieces, ļoti laba konstrukcija. Un kas zina, varbūt parādīsies beigās vēl spārni. Skaļruņi tur iekšā ir tumpas tais Rāgavās. Oi, kas tik te nav, vienu kāju var iebāzt. Tāda eklektika, laulība ceremonija, Salavecis un Ziemeļbriedis Rudolfs, un tūlīt nobrauks arī fotogrāfu, un aiziet lielās Rāgavas bez spārniem. Turēties pie piepūšamas sievietes, ja tas uztaisīs lidaparātu bez spārniem, tas ir tavs vienīgais glābiņš. Numurs 34, un tie ir pamanījušies pierīkot tankam spārnus. Tiešām ļoti laba ideja. Leģendārais Surdu izmūkdienesta bataljons atklāja uguni vai nezinu ko tam līdzīgu ar ieročiem ļoti līdzīgiem priekšmetiem. Riktēji startām ir palikuši 30 sekundes, lai viņi trāpītu ar savu tampu numuru 24 ūdenī. Un, protams, kā latviskais skopums neļauj mest ieročus līdzi Daugavā. Un
Slaveno Red Bull cilvēku, viņš kaut kur... Un 35. komanda Ekstremitāte no Rīgas. Aiziet! Komanda Ekstremitāte no Rīgas! Un skatāmies, ko tad viņi ir iecerējuši ar savu beigto stārķi un jūtīgiem spārniem. Lidojums ir veikts. Mazliet izmainīsies sejas izteiksme. Ir lidaparāta meitenei. Un tad, kas te mums Citroen LV 100% modernas tehnoloģijas, nu tad laižam pa burvu. Nekas netrīc, viss kārtībā? Nu, nedaudz kaut kas, bet nu es neteikšu, kas. Nu, saki. Nu, nē. Tas, Lai paliek noslēpums. Vispār peldēt māki? Protams. Mirt arī mākam, tā kā viss kārtībā. Nākamā komanda City Sport Air Force no Rīgas. Tātad City Sporta gaisa spēki, numurs 37 ar Kēdu. Vista no Čekavas, kā var saprast, Chicken Air, Rīgas rajons. Kas man mētelīti? Pilots izģērbies, atstāja mantojumā mēteli draugiem un pa elegantām kopas repēm dodas Francim Kurvistai mugurā. Nilsa Hogansona ceļojums tiek atkārtots uz Vistas. Aiziet un turamies pie kājiņām, pilots turās nes pie kā. Kaut kā nebūtu un dodamies gaisā. Sadūrieties rokas šajā mirklī, jo jūsu ciemata komanda ielūdī! Izstādi lidoja ilgi. Savas dažas arābu drēbītes, un tad mēs kā bruninieki lecam iekšā. Būs baigais striptīz, ja? Nu, nezinu, kā sanāks. Latgales drakons. Tā šie puiši ir devuši savam lidaparātam nosaukumu. No azaru, tu zilu zemes, mēs lidojam de tevi nas kur nedēļu. Ej, Daugavā, tu lielu mūna, tu spurnus mūnus dreiži redzēsi. Ej, plūktā, palūkoj, ka lidošu
Zobentiņš. Vējš kļūst ar vien stiprāks un komanda numur 39 no Rēzeknes ir gatava lidojumā. Aiziet! Kāds gan sakars aviācija ar zobeniem īsti skaidrs nav, bet šodien tie parādās šeit milzīgā skaitā. Un trāpam debesī! Un izvēlas visa komanda iekrist līdz ar pilotu. Čakavas komanda ar numuru 40 Ragainie Penči ir uz starta. Tad dodamies, ko? Gala punkts AB Dambis. AB Dambis, nu tā kā... Jauns maršruts. Drīz koncerta zāle būs, cilvēkiem vajadzēs šeit nokļūt. Skatos, Homērs arī tā kā brauc ar justu tramvaju. Mums ir atbalstītāji. Tas ir tramvajs vai trolejbus? Tas ir trolejbus, tas ir pirmais pasaulē lidošais trolejbus. Nu, jums tā ir nākotne, mums tā ir realitāte. Nedod Dievs, kādreiz pat tiešām Rīga piedzīvos trolejbusa iekrišanu Daugavā, bet lai tas nekad nenotiktu, mēs vismaz vizualizēsim ar maketu, jeb šoreiz mēs viņu nosauksim par lidaparātu, kā tas izskatīsies, kad Daugavā iekritīs trolejbus. Vislielākās ovācijas šodien no skatītājiem izskanās Škodas trolejbus. Aizvien jūs varat doties gaisā, upē vai jebkur citur, kur jums ienāk prātā. Savu vietu ieņem trolejbusa vadītājs. Lūdzu, uzgabalējiet viņam. Piekritīsiet. Viņam ir jābūt drosmīgam. Dūmiem un ar tangām un ar pasažieriem. Un vēl tikai daži mirkļi uz priekšu. Mans brālī trolejbus. Ar neredzīgo vadītāju pie stūrēs, smukā plasmas krēslā. Stanga nokrita. Braucam! Visa Rīga gavilē. Viņi metri labākais rezultāts pasaulē starp trolejbusiem. Skaties! Bet nākamais atkal kārtējais transporta līdzeklis. Komanda numur 42, gaismas gulta 2000 kilogramu. Sekundes. Nu jau vairs tikai 7. Un tā. Gaismas pulta piezemējas Daugavā. Lūk, kā viņa aizlidoja. Tādas izskatās piebušamās sievietes kosmosā. Turnē
neesmu bijusi, nevaru ar tevi dalīties. Jā. Mums ar Paulu atkal uz ceļiem. Mēs piezemējamies, bet līdmašīna dara to, kas tai jādara. Rekā smukie zvaigžņu karu varoņi ar dienas gaismas lampām mēģina piekaut sportisko vikingu ar kartona zobenu. Es tagad zinu, Paul, kas viņi ir, viņi džedeji. Tie no šitā, kā viņi saucās. Zvaigžņu kariem. Džedeji. Jā, tas ir tas, ko mēs beigās sagaidījām. Zvaigžņu kari uz AB Dāmbi ar Red Bull pulkā noslēgumā. Komandai Kosmos iekarotāji. Izdevās gandrīz viss, izdevās arī paņemt līdzi datoru un operatoru. Viss ir tā kā vajag, pēc vislabākajiem paraugiem un nolikumiem. Dators brauc līdzi, spārnu mazliet nav, dators izglābās uz tīkla drošības paredzētā, spārnu nedaudz izmešījās, bet vai nu tas traucē Kosmos iekarotājiem normāli iekrist Daugavā? Nē, viss notiek! Aiziet smuki arī Kosmosa visi draudziņi. Čaļi, jūs esat gatavi. Jūs varat tikt debesīs. Komanda numur 44. IDL. Aiziet, 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 aiziet. Vislabākā rozā pantēra pasaulē. Paskatieties, redzēt šitās rozā pantēra kādreiz. Fantastiski labs dizains. Tiešām pašu darinājums. Nav lienāts Leļu teātrī, bet īsta rozā pantēra, nes kāpēc norāva bašku, aizbrauks bez galva. Nu, neko darīt, ieskrienamies un uz Liepāju. Pirmais reiss no Red Bull Flugtag uz Liepāju. Gatavojas tā kā hokeisti, savakstās, tad izdomās, ko darīt tālāk. Komandas nosaukums ir Ghostbusters. Mošķu iznīcinātāji no Rīgas, komanda numur 45. Aiziet Ghostbusters, aiziet debesīs, aiziet Daugavā un parādiet visu to labāko, ko esat sagatavojuši. Aiziet, 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 moši iznīcinātāji! Tūlīt Daugavās sastapsies ar balto, skaisto. Vairs nezinām mošķa Daugavā, kā roku noņems, bet šitām iznīcinātājiem būs pilnīgi tīrs ūdens. Skatos, Helēna arī šeit. Jūs uzaicinājāt ko? Gribēja nākt arī premjers, bet nē, mums viņa nē. Premjers būs galvas trauma nesen, un tādēļ viņš izdomāja, ka viņš nepiedalīsies pasākumā, kur potenciāli būtu iespēja to atkārtot. Un komanda Svina Rīsiņš, numur 46, arī tepat no Rīgas. Nu ko, puiši gatavi, uz priekšu! Aiziet! 1928. gadā pirmo reizi radās nepieciešamība būvēt speciālu bibliotekas ēku. Jau 80 gadus vēlāk tika likts tās pamatakmens, un tas ir tikai sākums. Ja arī jūsu pilsētā ir nepieciešama gaismas pils, un neviens jums nespēja palīdzēt, un jūs varat viņu atrast, varbūt arī jūs varat nolikt Helēnu un jaunās 3 māsas. Gaismas pils ar Helēni nogrims Daugavā! Cik simboliski Helēna ar seju Daugavā, Kurenca Sīva. Un tā, dāmas un kungi, šī Red Bull Flugtag Rīgas pirmā, bet ne pēdējā sarīkojuma. Apokalipses jātnieki numurs 12.
11 komanda ar izbāzto Vārnu. Sandars. Sandars. Un Sandars tiek vietā, ieliek ugunsrobā un aiziet debesīs ar mūsu gavilēm un aplausiem. Noslēdzošais lidaparāts šodien Red Bull pirmajā vulkānā Rīgā. Un tā, manuprāt, lidojums bija diezgan liels. Parādās ir 3. Šobrīd gods un slava labākajiem Latvijas aviatoriem 21. gadsimtā, kas papildināja Latvijas gaisa floti par 46 vienībām un tika atrasti par labākajiem no 490 pieteikušamies. Pirmais trīnieks kopējā vērtējumā lidojums plus žūrijas vērtējums un tur 3. vietā komanda Matos no Marupes, jo Pirtīt Matos ir pilnajā. 2. vietā komanda numur 37. Komanda 37 bija City Sport Air Force Rīgā. Par pirmo vietu šajā sacensībās mums pienākās pilotu licence. 2. vieta saņem ceļojumu uz Red Bull Air Race sacensībām Spānijā. Un 3. vieta iegūst ceļojumu uz Red Bull vēsturiskās gaisa flotas māju vietu Angārs 7 Zalcburgā. Pirmo vietu nosauksim kopā komanda Vaverīte! Un viens no viņiem kļūs par legālu aviācijas pilotu un izies kursus un saņems pilotu apliecību. Nu, puiši, kāda ir sajūta būt pirmajiem? No šampaniešu graužu acis. Es nevaru parunāt vairāk. Mums jāpiedalās 4 gadus, lai katram būtu pilota tiesības, un te mēs lidosim mēs 4. virs jums. Es zināju, ka mēs uzvarēsim.